Bumbas, krāsas, spēles, lēles, mašīnas un vietas, tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta, un es šodien zīmēju. Redzi, cik daudz zīmējumus es jau esmu sazīmējusi? Tev patīk zīmēt? Man ļoti patīk zīmēt. Zini, kā man šodien gadījās? Es uzzīmēju sauli, un pēkšņi ārā sāk spīdēt saule. Un tad es uzzīmēju helikopteru, un zini, kas notika? Tieši tā! Ārā pēkšņi sāk skanēt tāds interesants troksnis. Es piegāju pie loga un apskatījos. Tur tiešām lidoja helikopters. Mans gaisa balons, man ļoti patīk zīmēt gaisa balonus un astoņkājus. Bet visvairāk man patīk zīmēt lapsu. Tu māki zīmēt lapsu? Gribi? Es tev iemācīšu zīmēt tutas lapsu. Labi? Tev arī vajadzēs paņemt lapiņu un kādu rakstāmo, flomasteru, zīmolu, krītiņu, pilspālu, vienalga. Ja? Atradīs, lūdzu? Sameklēji? Ļoti labi. Tad mēs varam sākt. Ar ko mēs sāksim? Ar galvu, vai ne? Jā. Tā. Ņemšu oranžo krāsu. Kādu krāsu ņemsi tu? Sāksim. Vai? Man ir izrakstījies oranžais flomasters. Tas taču nekas. Lapsu var zīmēt visādās krāsās, var zīmēt. Es ņemšu melno krāsu. Būs jāzīmē ovāls. Tu zini, kas ir ovāls? Ovāls ir tāds saplacināts aplis. Ovāls var būt balons, arbūs, mandarīns un arī lapsas galva vai cilvēkam seja. Redzi? Ovāla. Zīmēsim ovālu. Tā, ovāls. Tagad mums būs jāiezīmē deguntiņš. Tā, jāzīmē ne gluži vidū, bet nedaudz zemāk. Tāds melns punktiņš. Varbūt bumbiņa. Un uz abām pusēm tādas līnijas ar nelielu loci. Jā. Tagad vajadzētu iezīmēt acis, jo citādāk lapas jau mūs neredz. Viens punktiņš un otrs punktiņš. Jāzīmē tieši virsū līnijām. Re. Tagad būs ļoti svarīgs mirklis. Mums būs jāzīmē ūsas lapsai. Jā, lapsai ir ūsas. Tāpat tās kā citiem dzīvniekiem. Un, lai uzzīmētu tutas lapsai ūsas, ir jāmāk skaitīt līdz 4. Tu māki skaitīt līdz 4? 1, 2, 3, 4. Ļoti labi. Tad tagad zīmēsim 4 punktiņus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uzzīmējam vēl pāris. 3 katrā pusē. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ļoti labi. Gatavs? Nav gan. Vēl vajag ausis, vai ne? Citādāk lapsa nedzirdēs, ka mēs viņu saucam. Tu atceries, kādas ir lapsiņai ausis? Iekšā ausīs iezīmēšu zigzagus. Atceries, ka tutas lapsai ausīs ir zigzagi. Tos es zīmēšu ar pelēko krāsu. Un lapsām ausis ir ļoti svarīgas, jo tās kustās uz visām pusēm, lai varētu dzirdēt ļoti tālu skaņu vai ļoti tuvu skaņu. Dzīvniekiem ausīs ir tādi tā kā matiņi, lai aizsargātu no vēja un lietus. Mums tie ir zigzagi. Re! Sanāca! Tev arī izdevās! Parād lūdzu, kāda izskatās tava lapsiņa. Ļoti skaisti. Ne? Šitā manējā.
Zini, zīmējot lapus, es ļoti sailgojos pēc viņas. Kaut lapsa būtu šeit. Atkal izdevās, kā lapsa zīmē, lapsa ir klāt. Lapsiņā! Lapsiņ! Bet kas ir noticis ar tavu krāsu? Nu jā, tu esi melnā krāsā, jo es zīmēju ar melno flomasteru. Man taču oranžais bija izrakstījies. Bet man ļoti patīk melnā krāsa. Tev arī patīk melnā krāsa? Tagad mēs varētu uzzīmēt melno saldējumu lapsiņu, vai ne? Tu arī vari uzzīmēt vēl kādu zīmējumu. Lai tev izdodas. Atā! La 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 la. Tu tas lietas